Es sev to nekad nepiedotu, ja es šo neizdarītu. Ja godīgi, šī vispār nav mana tēma. Es sev pat neiedomājos, ka es varētu šādā veidā komunicēt un filmēt šādus videoklipus, bet man iekšienē šodien ir tāda sajūta un vēlme vienkārši ņemt un to izdarīt. Un īstenībā gribu pastāstīt par šīs dienas dzīves piemēru, ko es piedzīvoju. Un es ceru, ka noteikti šī informācija noderēs kādam, viņa būs derīga priekš tevis, lai tu varētu sevi celt un varētu palīdzēt sev tālākai attīstībai. Šodien aizgāju pie sava friziera, pie kura eju jau vairākus gadus. Es domāju, kā 7, 8. Viņš ir speciālists savā jomā, viņš ir profesionāls. Viņš ir atvērs savu frizētavu. Viņš vienmēr, ir bijis par to, ka vienmēr viņš ir gribējis attīstīties un gribējis savu vietiņu, ko viņš dotajā momentā ir izdarījis. Bet parunājot ar viņu, viņš sevi neuzskata par uzņēmēju. Viņš negrib tam pielīdzināties. Un runājot vairāk, izprašinājot viņu, es saprotu to, ka viņā iekšēnē ir ļoti daudz bailes. Bailes par kaut kādām lietām, kuras tev ir jāuzņemas, lai tavs bizness attīstītos tālāk. Protams, ka viņš man neizkratīja savu sirdi. Es vienkārši ar viņu runāju un dalījos ar savu stāstu, bet iekšienē es sapratu, ka tās bailes ir tās, kas viņu tur ikdienas. Jā, viņš ir kristietis, jā, viņš iet draudzē, jā, viņam ir ģimene, viņam ir burvīgs bērniņš, bet ja mēs runājam tieši par uzņēmēju darbību, viņš kaut kā neredz to, kā viņš varētu šeit izaugt. Jeb tieši otrādi viņš neredz, kā viņš varētu šīs bailes pārvarēt. Un zini kā, es kaut kā sēžu un es vienkārši dodu Jēzum caur mani darboties. Un īstenībā arī tāpēc esmu tieši šeit un rakstu šo, jo kaut kā Jēzus man iekšienē ir uzrunājis. Un viņš man iekšēnē runā uz mani un saka, nē, tev šo vajag stāstīt cilvēkiem. Tev vajag aiznest cilvēkiem. Un ja kaut vienam es palīdzēšu ar šo informāciju, tas jau priekš manis būs kā svētība. Jo ja es šo informāciju nedošu tālāk, es apzogu gan sevi, gan apzogu to, kurš šo ziņu dzirdēs. Tāpēc es sāku viņam bez mazai evanģelizēt. Un es viņam saku, ka tu zini ko? Šī vieta, šī telpa ir tev domāta kā kalpošana priekš tevis. Jo ikdienas viņš saskarās ar daudz dažādiem cilvēkiem. Ikdienas pie viņa nāk cilvēki, kas ir bailēs, kas ir problēmās, kas ir situācijās, ko viņi paši nespēja atrisināt. Un es jums saku, cik burvīga iespēja ir tev, ka tu vari kalpot ar to, kas tev ir. Jo Dievs tev to ir devis. Nevis ar tavu gudrību, nevis ar tavām prasmēm, nevis ar to, cik tu esi varens un brīnišķīgs, ka tu varēji atvērt savu salonu, bet tieši otrādi Dievs tev to ir devis. Un viņš ir devis to iespēju tev, lai tu varētu runāt uz šiem cilvēkiem. Jūs laikam klausieties mani un domājat, ko šis džeks pīpēja? Neko es nepīpēju. Es esmu kristietis jau no paša dzimšanas, un es no tā nekautrējos. Jēzus man arī ir iedevis visu šo, bet par to nedaudz vēlāk. Un es viņam to stāstu un saku, bāc, tu vari evanģelizēt, tu vari stāstīt par Jēzus brīnumiem, tu vari stāstīt par sevi, par to, kā tu esi attīstījies. Tev nav jābūt, un tagad ar Bībeli jāsit katram ienākošajam pa galvu. Tas vismāk viņu atbaidīs. Bet tu vari ieklausīties viņu kaut kādās sarunās un lietās un teikt, hei, zini, man priekš tevis ir atbildi. Un tas ir neviens cits kā Jēzus. Jo Jēzus ir atbilde visām tavām problēmām. Finansiāls, veselības, attiecības, bailes. Jēzus ir atbilde.
Jēzus ir glābšana. Un, kad mēs par viņu to sākām runāt, viņš pilnīgi tā iedegās un saprata, bāc, īstenībā es par šo neesmu aizdomājies. Un es saku, jā, vecīt, tu to reāli vari. Un es zinu, ka tu to vari. Un tās bailes, kas ir tevī dotajā momentā, lai tu spērtu soli attīstībā uz savu uzņēmēju darbību, iespējams, ka tas ir tas stopers tikai tāpēc, ka tu nestāsti cilvēkiem par gaismu, par to, kur ir tā glābšana. Jūs ziniet, ko? Mums katram ikvienam ir bailes. Es katru dienu piedzīvoju bailes. Mans sieva piedzīvo bailes. Mans draugs arī piedzīvo bailes. Bet ziniet, kas ir bailēm pretstats? Kā jūs domājat, kas ir bailēm pretstats? Baiļu pretstats ir pateicība. Pateicība ikdienas, un es zinu, un es ticu, ka katram ikvienam no mums ir vismaz 5 lietas, par ko pateikties ikdienas. Un reizē mēs ieskrienam tādā virpulī, ka mēs par to pilnībā aizmirstam. Mēs aizmirstam pateikties par vienkāršām lietām. Par lietām, kuras kādam iespējams nemaz nav. Un tad, kad tu sāc dienu ar pateicību par to, ka tev ir ko ēst, ka tev ir brīnišķīgs sieva, ka tev ir bērns, ka tev ir bizness, ka tev ir jumts virs galvas, kaut arī par tik vienkāršām lietām. Tad, kad tu sāc rītu ar pateicību, kad tu sāc rītu ar viņu vārdu, kad tu lasi, tev diena pilnīgi izmainās. Viņa pilnīgi paliek šādi tā kā raķetu uz augšu. Un tad tās bailes vienkārši pazūd no tevis. Tikai tāpēc, ka tu esi veltījis laiku, vismaz 10 minūtes, kaut vai lasot sirnep graudiņu, un pateicies par to, kas tev ir. Un tici man, tev būs glābšana, tev būs brīvības sajūta, tev nebūs bailes vairs, tev viņas vairs nenomocīs. Tu jutīsies, ka tu vari daudz vairāk. Tik vienkāršas lietas. Un reizēm mēs par to vienkārši aizmirstam. Tāpēc ieklausies. Tas ir svarīgi. Tas ir ļoti svarīgi. Tas ir tas, kā dzīvoju es. Tas ir tā, kā dzīvo mana sieva. Vienkārši pateicībā. Un, protams, katra lieta, ko mēs darām, katra jaudīga lieta, viņa ienes sevī bailes. Bailes par to, ka tu nezini, kā tas viss būs. Bet šīs lietas, šī situācija, šī baile, tas parāda tikai to, kad mums uz tā ir jāiet, kad mums tas ir jādara. Jo ja katra lieta, ko tu darītu, viņa tev neizraisītu nekādas bailes, tas nozīmē, ka izaugsmes tajā ir pilnīgi nulle. Pilnīgi nulle. Iespējams, ka tā ir tā lieta, ko tu dari atkārtot. Bet ja tu to nemaini, personīgi uzņēmēji darbībā, tev nav izaugsmes. Un Dievs dod tev ceļā šīs te bailes, šīs te iespējas. Un viens ir, vai tu viņas paņem un sāc darīt. Ja tu saki, hei, nē, šis nav priekš manis, tas priekš manis ir par daudz, tur man ir vajadzīgi cilvēki, tur man ir vajadzīga komanda, tur es pats tā kā būšu stresā. Sātans visu laiku perina, viņš kā rūcošs lautevī. Viņš tev dos visu laiku kaut kādas lietas, kurās tu pakritīsi. Bet tas, kā tu iesāksi to dienu, tā tu viņu arī pavadīsi. Un reizē mēs pieceļamies, mēs skrolējam savu telefonu, skatāmies kaut kādas tur informācijas ziņas, un tās mums piepilda, mēs sākam par to domāt, mēs esam analizējam, mēs domājam tagad visu dienu par to, un mēs pazaudējam pašu svarīgāko, mēs pazaudējam reāli to mieru sevī. Mieru, pateicību, un pazaudējam tās iespējas, kas mums ir ikdienas. Nav svarīgi, kur tu atrodies, tu vari būt uzņēmējs, tu vari būt labs darbinieks, bet šīs iespējas mums katram ikvienam ir. Viņas ir. Bet tajās problēmās, kad mēs dzīvojam, mēs vienkārši pazaudējam šīs iespējas. Un Jēzus mums viņas dod. Mums galvenais ir viņas saņemt. Tik fantastiski tas ir. Tas ir tik vienkārši un pat tajā laikā tik fantastiski. Atceros no savas dzīves, pirms mēs sākām uzņēmēju darbību, tie bija kaut kādi jau 10 gadu atpakaļ, man bija mana sapņu mašīna. Man bija Toyota CHR. Es atceros, ja es viņu varētu kaut kad, tur iegādāties, kaut vai kredītā, es būtu gatavs maksāt visu dzīvi, bet tā būtu man reāls sapņu mašīna, ko es brauktu visu savu mūžu, un es būtu pateicībā ikdienas.
Un ziniet, ko mēs uzsākām uzņēmēju darbību? Pagāja 2-3 gadi. Es iegāju Toyotas centrā. Šo es pat neesmu stāstījis savai sievai. Es pat neizbraucu testa braucienu. Es viņā nekad nebiju sēdējis. Es viņam pasaku, man lūdzu šo mašīnu vislabākajā komplektācijā, kāda ir iespējama. Es zināju to, ka, ja tu ej uz salonu, tu noteikti vari runāt, tu vari kaulēties, tu vari sist cenu zemāku, ja? Tev viņš pēc tam iedod kaut ko vēl klāt. Es pat par to biju pilnībā aizmirsis. Manī bija tāda ekstāze, kad es varu ieiet un paņemt un tūlītās vienkārši visu samaksāt, un pēc 3 mēnešiem man šī mašīna būs. Man pat tur iedeva pa brīvu, man liekas, riteņus iedeva, jā. Tikai tāpēc, man liekas, ka viņam tāds gadījums ir 1 no 100, ka cilvēks bez kaut kāda testa brauciena ienāk, pasaka pilno komplektāciju, viss, lai arī piepaškāts iekšā. Viņi noteikti bija šokā, viņi nezinu, kas šis par džeku ir. Un tad, kad es to mašīnu dabūju pēc 3 mēnešiem, ārprāts tās sajūtas bija vienkārši neiedomājams. Man likās, ka es līdās viņu kaut kur sadauzīšu, nedod Dievs. Bet tad laikam ejot, paiet nedēļa, paiet 2, paiet 3, un tu sāc pierast pie tā. Un tu jau vairs par to nepateicies. Tev liekas, ka kāda cita blakus mašīna ir daudz krutāk par tavējo, un ko tad tava mašīna īstenībā spēja. Un tā ir ar mums ikdienas. Īstenībā mēs tik ļoti ātri pierodam pie labām lietām. Un mēs gribam labāk. Tas ir tas iekšējais mūsu dzinuls. Bet ir viena atbilde uz visiem šiem. Viena atbilde, un tas ir Jēzus. Tad, kad tavā sirdī, tad, kad tavā dzīvē ienāk Jēzus, tev ienāk miers, tev ienāk prieks, tev ienāk laime, tev ienāk pārpilnība. Un tā ir vislabākā sajūta, ko neviena nauda, neviena manta, neviens draugs, ne tava sieva, ne tavi bērni spējas jebkad iedot. Tas ir Jēzus. Un tad, kad tu to sajūti, es vienkārši par to nevarēju nedalīties. Es jūtu, ka manī virmo kaut kāda nenopūšama uguns. Un tas bija tas, par ko es vēlējos padalīties ar jums. Lai pirmam kārtam jūs nebaidītos, un otram kārtam jūs uzticētos Jēzum. Un ja tu vēl nepazīsti Jēzu kā savu glābēju, tev ir iespēja viņu iepazīt. Tev ir iespēja iegādāties, man nav par rokai, sinepi graudiņu. Tev nav varbūt tās jāskrien uz draudzi, jāmeklē kāda baznīca, jāmeklē kāda kopiena. Tu vari sākt ar to pašu sinepi graudiņu. Tu vari pateikties par šīm mazajām lietām ikdienas. Un tu redzēsi, kā tava dzīve mainīsies. Es tev to garantēju. Tev nāks iespējas, tev nāks izvēles, tev nāks piedāvājumi. Galvenais, dari to ar Jēzu. Dari to mierā. Dari to pārpilnībā, priekā. Un nekad neaizmirsti arī tos momentus, kad tev sāks dzīvē veikties, kad tev sāks izdoties. Atceries, tas nav tāpēc, ka tu esi mega krūts vai mega gudrs. Mēs ar sievu, mums ir vidējā profesionālā izglītība. Esmu celtnieks. Viņa tur apģērba tēmā ir iegājusi bija. Bet šo visu mēs nekad nespētu realizēt, ja mēs nebūtu Dieva godībā. Jā, mēs esam grēcīgi. Mēs grēkojam katru dienu. Mēs pieļaujam kļūdas katru dienu. Bet ziniet, es to vienmēr nožēloju. Un es vienmēr esmu pateicīgs par to, kas man ir. Katru dienu. Tāpēc esi vienmēr pateicībā, un tic man, tev sanāks. Nav svarīgi, vai tu esi uzņēmējs, vai tu esi parasts cilvēks, parasts labs darbinieks. Galvenais, lai tu esi labs. Un iespējams, šī ir mana pēdējā podkāsta epizode šeit, šajā foršajā dīvānā, bet tas bija tas, ko es vēlējos jums pateikt. Esiet mundri, lasiet Dievu vārdu, piepildieties, neskatieties muļķības, esiet pareizās kompānijās, pareizā vidē, augošā vidē. Un tic man, tu redzēsi nenormālākos brīnums savā dzīvē. Lai tev izdodas!